Šis rajons ir Rīgas rūpniecības šūpulis. Kad te sāka ierīkot ielas, to nosaukumi bija jēdzieniski saistīti. Smilšu ielu šķērsoja Lāpstu iela, pa Zāģeru ielu varēja nokļūt Tvaika Zāģētavas ielā, bet pa Ceļinieku ielu iznācām uz Lielās Bērinieku ielas. Gadu gaitā ielām nosaukumi tika mainīti kā rokai cimdi, bet vienalga, neticiet, te nav Lasvegasa, te tomēr ir Sarkandaugava. Vārdu tā dabūja no Daugavas attekas, kurā vēl 17. gadsimtā esot slīcinātas raganas. Tūlītais Sarkandaugavas tilta pa kreisi nogriežas Tvaika iela, pa labi Tilta iela. Ap 1910. gadu no Tilta ielas līdz Svētceļnieku ielai ierīkoja Harasu brīvskolas vārdā nosaukto ielu. 1950. gadā šo posmu pievienoja Ādolfa ielai, agrākajai Lielajai Bērinieku ielai. Tā izveidojās Sarkandaugavas iela. Skaistā uzkalnā ir Rīgas galvenā arhitekta Felsko būvētā baznīca. Johans Danijels Felsko bija Rīgas bulvāru autors, kā jau minēja galvenais arhitekts, un viņš lūg tālajā Sarkandaugavā, acīmredzot, tas ir pilsētas pasūtījums, būvē šo skaisto Svētās Trīsvienības baznīcu. Ļoti interesanti bija papētīt Mirvalža Čemera darbus. Jau minētajā baznīcā viņš ir bijis mācītājs. Un Mirvalds Čemers ļoti interesanta personība. Viņš ir ordinēts mācītājs un viņš ir veicis teoloģijas fakultāti. Un arī Mākslas akadēmiju, kā purvīša audzēknis ainavu gleznotājs. Un ļoti daudz viņš ir gleznojis Sarkandaugavu. Šeit ir ļoti romantisks rajons bijis, tāds kurorta tipa, ar maziem restorāniņiem, īpatnēji celtām ēkām, ar savu smaržu, savu aromātu, savu auru. Man jau ļoti svarīgs tas meža tūms, ka meža parks tepat blakus. Jo trenēties nav nekur jābrauc, tā kā citi, kas centrā dzīvo, viņiem jābrauc kaut kur ārā no Rīgas paskriet. Es te pats skrienu, slēpoju, riteni braukāju pa mežu. Līdz centram 15-20 minūtes, transporta izvēles ļoti plašas. Ir tramvajs, ir autobus, ir mikriņi, trolejbus. Ātri var aizbraukt. Un tajā pašā laikā tāds diezgan mierīgs rajons. Te vēl ir tāds objekts arī kā jūsu māja. Ja? Nu par jaunām mājām parasti neviens neko nezina no vēstures, bet tu varbūt zini, kā tad viņa te tappa. Pirms kādiem 25 gadiem es zinu, ka vēl vecais tēvs arī piedalījās celšanā un par to iedeva dzīvoklīti. Un tad mums ir 3 stāvu dzīvoklis, 5. stāvā dzīvojam. Ielas galā ir Dauderi, kur Kārļa Umaņa kādreizējā rezidence, muzejs tagad. Aldaris ir, un tad Laimīte. Tā ir tāda vieta, kur bērns jūtās normāli tā, kā mājās, un varbūt arī no skolas stresa palīdz atbrīvoties. Tā. Ivars Afanāsjevs Laimītē mācās zīmēt un jau iegūs lielas un mazas balvas Latvijā un ārzemēs. Ivara pedagoģa Vēsma Vītola uzskata, ka viņš dienās noteikti būs mākslinieks. Šeit ir vēsture bagāta manā skatījumā, un šeit ir interesanti arī tāpēc, kad ir daudz dažādu zaļo tādu dabas stūrīšu. Es esmu pamanījis, arī šeit ir reti augi. Tie ir Aldera parkā, un kā viens no retajiem tur ir baltegle. Sarkandaugavas iela ir ļoti skaista. Es katru dienu, ejot no darba projām, redzu Sarkandaugavas baznīcas kalnā. To skatu skaistāk vispār es nezinu, kur vēl var atrast. Sarkandaugava nav bagāto ļaužu rajons. Iedzīvotāji pārsvarā ir vidējais slānis, kā mēs sakam, un varbūt pat nabadzīgais. Un cilvēkiem, kuriem varbūt mājās nav visa kā, viņš iet ārā un viņš ir gatavs kolektīvi darboties, un viņš ir gatavs arī radoši darboties. Darbs saucās Apokalipses jātnieki, un tajā ir attēlots pēdējās cīņas starp labo un ļauno, manā skatījumā. Laimīte ir arī Sarkandaugavas sportisko aktivitāšu centrs, bet brāļi Gatis un Edgars valsts čempioni. Viens orientēšanās sportā, bet otrs galda hokejā. Ļoti ātrām rokām jābūt. Precizitāte arī viennozīmīga ir, jo vārtsargs tomēr salīdzinājumā ar vārtiem ir liels, un tur nav tās šķirbas tik liels, kur trāpīt. Precizitātei noteikti jābūt. Tāda veiklība, izturība arī, jo tās 60 spēles pa 5 minūtēm izturēt, tas tiešām nav viegli.
tiem, kas nav pieraduši. Bija jau pirms tam arī daudz, kas pamēģināts. Bija basketbolā notrenējos, bišķi arī futbolā, tad orientēšanās sportā arī bija 1 gadu. Tas jau tā orientēšanās sporta bija vairāk brāļi ietekmē. Brāli vairs nevarēja noskriet, ja? Es viņu nekad neesmu varējis noskriet. Tālāk pa Sarkandaugavas ielu mūsu ceļš aizved uz kultūras muzeju Dauderi. 30. gadu beigās tur bija Kārļa Ulmaņa vasaras rezidence. Tramvajs apliec pusloku skaistajai Meža pilī un parkam, kas tika izveidots 1897. gadā. Parku ir veidojis Georgs Kūfals, Rīgas pilsētas galvenais dārzu meistars, kas ir kanālmalas apstādījums, un pretīm universitātei ir apstādījums veidojis. Un viņš izveido šo te ļoti oriģinālo parku 2 līmeņos, augšējais un apakšējais, 2 dažādos stilos, ar mākslīgajām pilsdrupām. Bijušā saules darītavas Valdšloshena īpašnieks Adolfs von Bingners, kas ir ķīmiķis un filozofs, uzbūvē savas ģimenes dzīvojamo ēku. Būvniecību veids Roberta Hoizermaņa firma, Baltvācu firma, un arhitekts ir Friedrichs Zeberlichs. Šī pati radošā komanda, kas arī ir būvējusi Galdara kompleksu. Padomju gados Bingneru villu un Ulmaņa rezidenci pieminēja tikai čukstus, bet zinkārīgākie gāja uz parku pārliecināties, vai Strūklakas baseinam tiešām ir Latvijas kontūra. Šeit viņš pieskatīja savus zvēriņus, kādi te bija dažādi, pat tītars esot bijis alnis un stirniņas un kas vēl. Viņš šajā vietā, kur mēs pašlaik atrodamies, viņš ir zem liela saules sarga sēdējis un lasījis, un viņš liels lasītājs. Siltumnīcās ir audzis Sicīlijas banānu koks, zemes riekst un vēl kādas eksotiskas lietas, tad dārziņā cūkpupas, kas viņam ļoti garšojas. Daudzi rīdzinieki par Dauderiem uzzināja tikai atmodas sākumā, kad Gaidis Graudiņš, mūsu tautietis no Vācijas, ierosināja nolaist to namu atjaunot un izveidot tur kultūras muzeju. Muzejam viņš uzdāvināja savu 50 gadus krāto kolekciju. Tajā katrs priekšmets ir unikāls, jo saistīts ar izcilām Latvijas personībām un iepazīstina ar daudzām kultūras un vēstures lapusēm no 16. līdz 20. gadsimtam. Ar šo dāvinājumu Gaidis Graudiņš atjaunoja kultūras mecenātismu tradīciju, ko tepat netālu Vecmilgrāvī reiz iedibināja Augusts Dombrovskis. Šī telpa kādreiz ir bijusi dāmu buduārs. Un šajā dāmu buduārā ir 2 sienas skati iebūvēti. Un ja mēs atgriežamies pie versijas un pie leģendas par 2 slepenajām ejām, tad varētu domāt, ka šīs 2 durvis varētu slēpt aiz sevis slepenās ejas. Izklaudzinot sienas un grīdu, skan tā, it kā tur būtu tukšums. Ļoti cienījama un ļoti nopietna persona stāstīja, ka ir redzējusi arī šīs mājas gariņu. Stipri rūķim līdzīgs, neliela auguma, ar rudiem matiņiem, ļoti labsirdīgs, kas esot ar ironiju un ar humoru uz viņu skatījies. 18. gadsimtā Sarkandaugava varēja kļūt par Rīgas centru, jo Pēters I te gribēja ierīkot ostu un būvēt kuģus. Savam ģenerālfeldmaršalam Aleksandram Menšikovam viņš lika uzbūvēt nocietinājumus, jeb skanstis, uzcelt vasaras pili un ierīkot 2. ķeizaru dārzu. Pēc nostāstiem tas bijis daudz skaistāks nekā pirmais, kas atradies Viesturdārzā. Kad aizgāja viņa projām, tad tautā iegāja šis te nosaukums Aleksandra, pēc viņa vārda, Aleksandrs Menšikovs, un augstumi, tāpēc, ka tā skanstis tur bija augstu uzbūvēta. Un tā tas nosaukums ceļoja, un kad uzcēla to slimnīcu, pirmo Baltijā, garīgiem slimniekiem, un tad šis nosaukums arī tika iedots slimnīcai. Sarkandaugavā ielas sāk veidoties reizē ar rūpniecības attīstību. Zīmīgi, ka Allažu ielas pirmais vārds bija Strādnieku iela, lai gan tur atradās tikai policijas iecirknis, daži īres nami un viena fabrika. Varbūt pa šo ielu strādnieki devās uz rūpnīcām Tvaika ielā. Tvaika iela kad sākās? Kaut kāds anglis Hants 1819. gadā uzbūvēja pirmo Tvaika kokzāģētavu Rīgā. Un no turienes arī nāca šis ielas nosaukums – Tvaika zāģētavas iela. Pirmo reizi viņa kā Tvaika zāģētavas iela ir minēta kaut kādā tur brošūrā
1861. gadā. Nu, pēc tam, kad Hants nomira, tad šo te zāģētavu nopirka Vērmanis un dēli uzņēmums. Sāk attīstīties šajā rajonā, gan Ganībdambī, gan šeit Sarkandaugavā, tāds bizness, kas saistīts ar koku zāģēšanu. Nu, un šita ir tāds rajons, kur neviens īsti gudrs vairs netiek, kur kas ir sācies, kur kas ir atradies, jo pastāvīgā mainībā viss ir bijis. Mans paps, viņš bija no 49. gada tur pretī. Rīgas elektromašīna būs rūpnīcā, tur OTK, tas otrā kontrols ceha priekšnieks viņš tur bija, un tā viņš līdz pensijai nodzīvoja. Un tā mēs arī dabūjām šeit Reza būvētās mājās dzīvokli, 3 istabu. Es ienācu kā strādnieks, provodņikā strādāju, Alderī strādāju, kastītes laboju vien vasaru. 1865. gadā pēc Bavārijas vāciešu Joahima Daudera ieceres Tvaika zāģētavas ielā uzbūvēja alus darītavu Waldschlossen, jeb Meža pils. 1937. gadā top valsts akciju sabiedrība Aldaris. 70 gados uzceltas jaunas, modernas ražotnes, bet vecie korpusi pamazām tiek restaurēti. Pagalmā nācējus sveic alus dievs Gambrīnus. Gambrīnus ir arī reāli mistisks tēls. Alus patrons, un ar viņiem ir vienmēr jākonsultējas. Šī tiešām ir porcelāna pudele, elitāra pudele jau 1800. gada beigās, un redziet, šeit ir uzrakstīts arī Waldschlossen, un otrā pusē ir mūsu alus darītavas bilde. Šeit ir Waldschlossen Rīga, un ar visu sudraba augšķiņu, lai putiņu varētu pieturēt vai noturēt, un Šis kalns ir domāts vairāk varbūt dāmām, viņš nav tik liels, bet tāds elegants. Šeit ir arī Waldschlossen ar ērgli vēl 18. 19. gadsimta beigu pudele rokām ražot Rīgā, un te ir uzrakstīts Sobstvenes zavoda, tātad īpašums ir privāts īpašums Aldera un lielās brūnās pudeles, un es smējos, ka arī agrāk ražoja aizbīru, jo bija baltās pudeles. Leģenda vēsta, ka bija zirgi. Faktiski viņi bija, lai vestu produkciju uz Rīgas centru, Rīgas kungiem. Un bija viens balts zirgs, kurš negāja ārā no stāļa, kamēr viņam neatnesa spaini ar alu, un viņš nepārtraukti cita ar priekšējo pakalu, tātad priekšējo kāju, lai beidzot nest to spaini ar alu, lai varētu doties uz darbu. 1905. gadā uzņēmumā notika Eiropas Aldaru kongress. 30. gados Aldari modernizēja un uzstādīja vara katlus, kas saglabājušies līdz mūsdienām. Alus šajos katlos iznācis īpaši labs. Es sāku 38. gada rudenī strādāt, bet viss tas tā montāža un viss tā iekārta uzstādīšana tā jau gāja pilnā spēkā. Bija domāts, ka 1 gadu es strādāšu visus tos, sākot ar visvienkāršākiem darbiem, apgūšu visu to procesu, un tad, kad tas process būs skaidrs, tad man sūtīs uz Vāciju mācīties. Vakar Eiropā neviena uzņēmuma nebija tāda kā Aldaris. Aldaris bija konfekte, Aldaris bija sava veida izņēmums, kur viss labākais, kas tajā laikā tehnoloģijā bija, viss te bija Aldari reprezentēts. Aldara vēsturē esot bijis Aldaris, viņam bijis uzvārds Burvis. Un bija nelaimīgs tas cilvēks, kas strādāja tajā vietā, ja viņš atnāca un tad ar tādu plašu zeķu savus baltos cimdus meta viņam priekšā. Tu paskaties, kas tev te darās, tur tavā cehā vai tavā pagrabā vai vienalga kur. Tu paskaties, un tie baltie cimdi, viņi bija netīri, tas bija ļoti liels pārkāpums no tieši tīrības ziņā un higienas ziņā. Ja cilvēks slikti jūtās un, piemēram, atnāk uz darbu augstējies, ir iesnas īpaši garos rudeņu periodos, tad parasti tā teciņas visi nāk uz vārītavu izlūgties misu karstu. Un šī karstā mise, viņa ļoti labi, viņa ir ļoti salda, un viņa arī ļoti labi pret elpošanas slimībām vispārējo. Un tā smarža visa, jā, tas nāk līdzi. Tas pieder pie ikdienas, tas pieder pie lietas, pie lietām, bez kurām reizēm varbūt nemaz nevar iztikt, strādājot šeit.
Tvaika iela aizstiepjas 3,5 km garumā līdz Jaunmīlu grāvim. Tālajā galā veidojas rūpnieciska zona ar kokmateriālu krautuvēm. Pēdējais dzīvojamais nams Tvaika iela 56 atrodas netālu no 5. tramvaja gala punkta. Iepratim Daudersalai, kas gadu gaitā kļuvusi par rūpniecisku pussalu, ir rūpnīcu dzīvojamās ēkas. Gar 54. nama stūri reiz gāja cisternas ar degvielu mantesam. Nu, lūk, te vēl ir saglabājies, vai ne? Ka šite gāja viņa. Nu, tas, lai uzbērnums, lai viņš negāžās zemē, šite gāja viņa. Un redzēt, te mājas stūris. Tā te bija šņabja boda. Un padomju laikā jau bija ļoti grūti, jo tie šņabu veikali jau bija reti. Vienreiz nāca jaunais gads klāt. Man ar pašam mājās 2 taloni stāv. Šņabas veikalā nav. Un pēkšņi atvest veselu krava. Nu, dabiski, vai ne? Ļaužu pūlis šeit, visi spiežās veikalā iekšā. Tā dušīgi tēvaiņi, tie regulē to kārtību, jo veikaliņš maziņš, tur bija kā 15-20 cilvēki varēs saīt, ja tur visu palaist iekšā, tur apgāst, vai ne? Bet šite pūlis stāv uz arī dzelzceļa sliedēm. Un tagad no tās puses brauc tās, sastāvs ar cisternām. Brauc, taurē, viss. Bet neviens neiet prom. Viss stāv, padomju cilvēki daudz iemācījušies izturēt. Nu, štrundu brauc kaut kāds tur sastāvs ar cisternām, vai ne? Tā arī apstājās, taurēja, lamājās, neviens nekur neiet prom, jo paiesi nost, tu no rindas momentā esi ārā, un jo vispār nekāda rinda nebija pūles, vai ne? Nu, tādi laiki arī bija. Tā ir Kundziņa sala, un pār tur iznāk Daugava jau. Kuģi staigā tā kā tramvaji. Un forši. Saulriet, katru vakaru saulriet var priecāties. Pils pļavs pār tur ir, lidmašīnas lido. Pirmo bildi es arī uztaisīju, godīgi sakot, saulrieti ieraudzīju. Tas bija sen un nebija taisnība. Juris Kripuls ir tukumnieks. Pirms 7 gadiem pārnācis dzīvot uz Rīgu, sācis gleznot, pabeidzis Mākslas akadēmiju un sarīkojis pirmo personāla izstādi Sarkandaugavā. Vide? Jā. Nu, tāds skarbais stils, teiksim, varētu būt, tā kā es teicu, jā. Tas man bērnībā, kad augu, tas skarbais stils bija mākslā, un tas, uz ko es augu. Un šeit es varu pilnā mērā novērot šo skarbo stilu. Mazpilsētās viens otru pazīst, es tieši gribēju pilnīgi otrādi, jā, neredzams palikt un darīties un mainīt savu, teiksim, dzīvesveidu. Agrāk es domāju, teiksim, palikt neredzams, tas nozīmē, teiksim, pielāgoties vidē, jā, un tā kā hameleons un tā palikt neredzams, bet tas man kaut kā līdz šim nebija izdevies, un tagad es domāju, ka tas ir darīt to, kas ir jādara, jā, kas ir mans aicinājums, teiksim, un tad arī es šajā vidē palieku neredzams viņiem. Ja ir lāpsta, vajag tik rakt, un patiesi Lāpstu iela krusto Hapsalas ielu, agrāko Smilšu ielu. Ja skatās no Hapsalas ielas, tad vienmēr tā sajūta, ka tu skaties no augšas, un arī bija tad, kad bija, liekas, 69. gadā plūdi, ja, kad ūdens bija arī Tvaika ielā, un tad es no savas mājas varēju no loga paskatīties. Nu, es tā iedomājos, ka to brūno māju, kurā ir jūsu māja, ja, uzceltā kāpas galā. Te jau arī tikai Smilšu kalni ir, un meža parks vēl liecina, ka te ir tikai kāpas patiesībā un ūdens tuvums. Jaunās mājas, protams, ka ir ienākušas mūsu vidē, bet tās neasociējas ar Guļam rajonu. Nesen šī māja, var teikt, Sikspārņu mājiņa, tāpēc, ka viņai ir īpaši tāda arhitektūra augšā. Tā ir mums te ienākusi. Drīzāk domāju, ka padomju laikā bija tā problēma ar kopmītnēm. Tas bija tas, kas visvairāk ietekmēja vidi. Uzbūvēja padomju laikā sieviešu kopmītni, rūpnīca Boļševička, un no visas plašās padomju savienības šeit ieradās meitenes. Un līdz ar to trokšņaina dzīve ielā. Un te tukšums. Un šī klājumiņā tagad ir palikuši tikai kociņi, bet šeit taisīja zārkus mūža mājiņas. Un blakus pagrabiņā šīm mūža mājiņām apģērbu taisīt, drapēja viņus. Šis krustpunkts, starp citu, te avārijas notiek diezgan bieži. Es nezinu, kāpēc, varbūt kādam pietrūkst uzmanības.
Šīs mājas ir arī no pagājušā gadsimta sākuma. Tās ir saglabājušās šī pusītē. Hapsalas nams ielas galā no šausmīgas, briesmīgas kopmītnes pārvērsies par skaistu namu. Hapsalas iela ir gaišākā iela šī rajonā. Savas dzīves 21 gadu esmu nodzīvojis Sarkandaugavā. Pat manas vecmāmiņas mamma un tētis ir sarkandaugavieši. Un mana vectētiņa, mamma un tētis arī ir sarkandaugavieši. Manas tēva, mātes vecāki bija latvieši, un mana tēva vecāki bija igauņi. Bet viņi dzīvoja Sarkandaugavā. Aldenis. Nākamā pietura. Šīs te mājas nekā tāda nebija. Toties te bija mazs savīšu kioskiņš, telefonu būdiņu, viena no 3 šajā rajonā visbiežāk sabojāta. Saldējumu būdiņu, kur es skrēju 5 reizes dienā vismaz skatīties, vai ir atvests saldējums. Pāri bija kvasa muca vasarā, kur es nāca kanniņu paņemt ģimenei. Manā dzīvē šī ir svarīga iela. Es te gāju, piemēram, pati uz poliklīniku, kas bija ielas galā. Es vēl negāju skolā, bet es gāju uz poliklīniku, lai man piena zobu, kurš kustās, izrauja. Un te es viena pati gāju, bija tāda drosmīga meitene, un viss jau bija arī tāda mierīga, labdabīga vide. Zāģeri vispār te bija svarīgas personas, jo visās mājās jau bija krāsns apkura. Un tas nozīmē, ka zāģeri bija ļoti vajadzīgi, lai viņi sazāģētu ziemai malciņu. Katrai mājai, katrā pagalmā bija šķūnīši, bruģis te bija, un iela bija samērā klusa, jo tajā laikā mašīnas jau nebrauc nebeidzamā straumē, un tad to es atceros, ka tas bija ļoti jauki, ka, piemēram, pēc pērkona lietus mēs skrējām šeit uz ielas laukā, ka tas ūdens gāzās no kalna lejā straumē, un tas bija tik jauki bradāties, un sēta arī jauka. Jā, es arī manāju lūdzu pēc. Sēta skaista, bet galvenais, ka viņa bija ļoti liela un noslēpumaina, jo viņai bija tādas nišas. Man likās reizēm lodziņā, ka kāda ragana dzīvoja, jo tie ķieģelīši atgādināja kaut ko tā kā no piparkūkām. Ja es reizēm domāju, ka tur dzīvo ragana, un tad tā ātri gāja garām. Ziemeļa iela 26, tā ir tā mana bērnības māja, īsi pirms tam, ka viņa tika nojaukta. Visapkārt bija puķu dobas smaržoja, tajās puķas ziedēja, un es spēlējos smilšu kastē ar savām mantiņām, un to es vēl tagad tā ļoti atceros, ka man sauc pa logu no otrā stāva vecmāmiņa, lai es nāku pusdienās, ka bija svarīgi uzlikt tādu speciālu dēlīšu, tādu pārsegu tai smilšu kastē, lai kāds nelabs runds neiet un nedarīt kaut ko tādu, kam smilšu kasts nav domā. Es tā ilgi nevarēju saprast, kā tas var būt, ka māja it kā sastāv no 2 daļām. Viena bija daļa, kur bija ūdensvats, ūdensklozets, un otra daļa bija ar sauso tualeti un ūdeni kāpņu telpā. Pēc tam tā aina man kļuva skaidrāka, jo tā bija saimnieces māja, vecai lejniecei viņa piederēja, un acīm redzot, viens bija saimnieka gals, un otrs bija vai nu īrei domāti tie dzīvokļi, vai tur kādi kalpotāji dzīvoja. Es tajā laikā ļoti pārdzīvoju, ka mums bija, tas ūdens mums augstais bija, bet nebija labierīcības, nebija vannas. Un man tas šausmīgi vispār satriec, ka man bija jāiet uz šīs ielas galā, atradās publiskā pirts. Man bija jāiet uz pirts. Un tā kā es biju rīdziniece jau kurā paaudzē, man nebija nekāda cerība, ka es varētu tikt kādreiz pie dzīvokļa. Bet dzejnieks Laimonis Vācemnieks rakstīja: Ziemeļu iela manas bērnības krastā stāv tā kā laiva ar cerību karogu mastā. Jauni nami, kas debešiem izaug cauri, uzņems drīz visus, kam Ziemeļu ielā vēl šauri.
Ja šodienas acīm skatītos, tad droši vien māju varētu skaisti restaurēt. Un būtu jauka koka māja, kurai interesants bija tāds tornītis galā. Un tajā tornītī man ir tāds bērnības atmiņas, ka tur dzīvoja man kaimiņa tante, Elstante. Un tajā tornītī es iemācījos dzert kafiju, jo viņai bija tādas ar roku griežamas dzirnaviņas. Un tad es aizgāju pie viņas ciemos, tāds mazs bērns, viņa samala kafiju, uzvārīja, ielēja man tādā pavisam mazā krūzītē. Jo es jau biju vēl bērns, un tad mēs sēdējām un dzērām. Tur no skaistiem porcelāna traukiem. Būtībā te varētu lieliska vieta būt Rīgā. Bet mums, diemžēl, viss koncentrējās ap Vecrīgu un centru. Viss intrigas, viss naudas, viss notiek tur. Pēc 2 nedēļām par dzīvi Lucavas salā un tepat mūsu Zaķu salā.